riskējam ar to, ka daudz darba varētu būt nepadarīt. Tā laikā, kad viņi tiešām ir steidzami, neatliekami un ir jādara. Un mēs tajā pašā laikā arī zināmā mērā izrādām varbūt tās lāsmai, uz kaut kādu zināmu mēru, zināmu laiku arī varbūt diskomforta sajūta. Un nav noslēpums, ka tas laiks, kad varbūt tas konkurss tiek izsludināts, nebija tas labākais, jo, teiksim, visi tie cilvēki, kas mēģināja sameklēt sev vietas, viņi to jau bija atraduši. Un normāli būtu, ka, teiksim, kaut kādas tādas lietas izsludināšana vai apspriešana tiek darīta kaut kad martā. Un uz tad var cilvēki pieteikties un var pabeigt savu eksistējošo kontraktu, kas varbūt beidzās maijā, jūnijā, lai nākošo septembri to sākt. Bet, teiksim, kaut ko mēģināt tagad atkārtot manā personīgā skatījumā, tas būtu vienkārši laika zaudējums, tas būtu daudz darba, kas ir iesākt, varētu netikt paveikt vai netikt virzīt uz priekšu, un tas radītu vienkārši nenoteikti stāvokli uz ilgāku laiku. Es vēl gribu arī pateikt, ka gan izglītības likumā, gan arī mūsu skolas nolikumā ir ierakstīts ļoti vienkārši teikums, ka skolas direktoru ieceļ dibinātājs. Tur arī nekas nav teikts, vai ir jārīko konkurss, vai nav jārīko. Labi, paldies. Ja drīkst, es pacēlu pirkstiem, drīkst pārst divas lietas. Viena lietiņa ir tas, ka es tomēr arī aicinātu deputātus padomāt, mums vajag varbūt arī ievērot šajā jautājumā kaut kādu konsekvenci. Ja mēs uz visiem, teiksim, vadošiem amatiem, kas mums ir bijuši, esam rīkošana, pieteikšanas vai konkursu, vienkārši atkal, lai būtu tāda konsekvence mūsu lēmumos, kas jau mums ir bijuši, ja? Lai nebūtu, ka vienā gadījumā mēs šādi pielietojam šādu tehniku un otrā gadījumā šādu. Un es, protams, varētu būt diezgan... Ir bijuši visādi tie konkursi, bet redz, kā viņi visādi ir iznākuši. Nē, tas ir cits stāsts. Es domāju, ka labāk noteikti ir no paša vidus kaut ko savu cilvēku ievēlēt nekā no Tad es drīkst atbildēt. Ir daudz dažādas teorijas par personāla atlasi, jā, ir tā, ka var ļaut augt iekšā kolektīvā cilvēku un virzīties pa karjeras kāpnēm. Arī tai sistēmai ir noteikti pozitīvs, un arī otra teorija, ka meklē kāds cilvēku no malas, ja, pat šo mēs šobrīd nediskutējam absolūti, ja. Es arī, protams, piekrītu gan Vēliņa kungam, gan Dāles kungam, ko minēju, un man personīgi, bet tas ir tiešām subjektīvi, man šķiet, ka rīkojot vai nu konkursu vai pieteikšanos, vai šodien ieceļot direktoru, mēs īstenībā abos gadījumos neko daudz arī nezaudējām. Bet tas ir mans subjektīvais. Lūdzu. Rīgas lielā dažs jautājums kandidāti.